Tā, nu, laba diena Latvijā, un tad šis video būs pie reizes atbilde visiem tiem cilvēkiem, kas man raksta un prasās, jā, kad beidzot būs izsludināts pavasaras nodarbībām kaut kāda informācija. Un tad es pavisam nopietni un godīgi varu pateikt, ka šovasar tādu nebūs. Jā, šovasar tādu nebūs pēc ilgāka pārtraukuma. Mēs esam rauši nepārtraukti gadus 20 un tā tālāk, un nebūs. Un tam principā ir divi iemesli, jā. Viens ir, mēs gribam atpūsties, bet mēs būtu rāvuši, jā, mēs būtu rāvuši, atpūti ir pēc tam atpūstos. Bet, jā, galvenais bija pagājušā gada, kā saka, incidents, kuru mēs bišķi ņēmām pie sirds, teikšu godīgi, un tāpēc nolēmām šogad atkāpties uz 1 gadu. Mēs būsim atpakaļ. Tā kā jā, izstāstīšu jums visumā, kā tas izskatījās no malas, jums spriest, jā, kurš tur losis, kurš tur lielāks losis un tā. Bet, nu jā, pierreiz pastāstīšu, kā slavenais bērnu aizsardzības centrs Latvijā strādā un kādu huiņu viņi nodarbojās. Nu jā, kādu huiņu nodarbojas. Tātad, pagājušais gads, augusts mums notiek bērnu nodarbības. Viņas notiek jau mums gadu, nezinu, 10, es nepārspīlēšu, jā. Notiek gadu 10, viņas ir afigēti pieprasītas, un reti mums ir kāda brīva vieta. Tie, kas ir nākuši, zina, ka, ja tu pēdējā brīdī piesakies, tupa nav vietas, es nevaru paņemt vairāk. Un viņas ir ļoti populāras. Viņas pirmkārt ir tāpēc, ka viņas ir, manuprāt, vienas no lētākajām Latvijā. Jā, es varu pateikt, cik mums maksā, un tad jūs varat salīdzināt, varbūt, cik kaut kādā jūs tur miestā, pagastā vai vēl kaut ko maksā. Varbūt ir kaut kāds pavelti un tā, bet, mums maksā 50 eiro nedēļā. Jā, tā ir vecāka tā līdzdalības maksa. Bērnam tiek nodrošināta siltās pusdienas. Ir tā, ka tas ir no 10 līdz 4. Jā, tas nav diennakts un tā nav nometne. Jā, saprotiet, tāpēc viņi nav tik dārga. Bet tik un tā, tas ir, tur ir ekskursijas iekšā, tur ir viesi iekšā, tur ir, pieņemsim, izbrauciens, ja kaut kur vajag braukt ar sabiedrisko materiāli, viss tas ir tajos 50 eiro. Jā, neko papildus mēs neprasam. Tur citreiz vecāki prasa tur vai taloniņu jāņem līdz. Nē, tas ir tai naudiņā iekšā. Un mēs līdz ar to cenšamies, paņemt arī tādus bērnus, kas varbūt nevar maksāt. Jā, jo, teiksim tā, lielākā daļa no tiem, kas nāk, viņi maksāt spējīgi, jā, viņi tos 50 var maksāt, bet ir arī kaut kādi bērni, kurus mēs paņemam, jo mēs zinām, ka viņi ir nākuši, un tad viņš, pieņemsim, kādu brīdi nenāk, un mēs tad sazvanamies ar tiem vecākiem, mēs sakam, kas pa lietu, kāpēc tas bērns nenāk? Nav naudiņa, jā, es saku, bet mēs kaut kādu čupiņu varam paņemt, ne jau visus, bet, tur pa nedēļu, tur līdz kaut kādiem, tā neoficiāli 500-6 bērniem var paņemt, lai taču viņš nāk, mēs no tās naudiņas, ko mēs, kā dabūna, mēs varam nosekt viņa uzturēšanos tajā mūsu pasākumā. Un tad viss kārtībā, jā, tad tāda mums nāk, dažāda publika, ļoti jauki bērni, viss normāli, viss notiek, visi apmierināti, vecāki apmierināti, bērni apmierināti, mēs apmierināti, mūsu brīvprātīgi apmierināti, viss ir ok. Un tad tā augusta diena, mums birojā pēkšņi ienāk 3 dāmītes, jā, un viņas stādās priekšā, mēs esam no bērnu aizsardzības centra, kas jums te notiek? Es saku, kā, mums jau te kurējo gadu notiek bērnu nodarbības. Un sākumā tā saruna visi zolīda, jā, un tā pirmā daļa vienkārši bija zolīda, viss normāla, absolūti cienoši vienu pret otru, un es neko slikti nevaru teikt. Tātad, jā, viņas ienāk, kas kur kā, es saku, rekur visu nodarbības, un viņas sāk pārbaudīt visādas dokumentācijas. Pirmkārt, es gribu teikt, ka tā nav nometne, jā, tā nav nometne, un, labi ir, bet, kā man nometne certifikāts arī ir, un viņas tagad pārbauda, kā bērni jūtās, un tā tālāk, un es tagad saku, bet, ja drīkst pajautāt, kāpēc tāda, pārbauda. Viņas arī parāda dokumenti, jā, parāda dokumenti, kur ir rakstīts, ķipa izvēles kārtībā, bet, neoficiālā saruna atzinās, ka ķipa tas dēļ maniem šitiem te ierakstiem Facebookā pa nometnēm, jā, tie, kas tur ir lasījuši, kas saka, kad būs ieraksts pa nometnēm, viņi mani pa to, viņi domā, ka viss tas, kas tur ir rakstīts, tur ir kā tīrākā patiesība. Viss ok, tagad labi, pārbauda. Ok, viņi pārbauda, paskatās, visi bērni normāli ārā nodarbināti. Viņiem ir, kas viņus pieskata, ir organizēta programma, jā, ir viss notiek.
Tagad viņi saka, kur jums ir šitais te programma, noteikumi, kur ir, es saku, noteikumi, kur ir uz sienas bērni paši ar vadītājiem no tiem brīvprātīgajiem pirmdien tos noteikumus izstrādā, kopīgi, zin, kā tur bērni pasaka, viņi jau zina, ko nedrīkst darīt, bērni nav tik stulbi, kā dažam liekas. Izstrādā noteikumus, dienas programma ir, bet mēs viņus nekad nerādam bērniem, lai atkal neteiktu, zin, kā, kur ir tas, varbūt tai dienā līdz lietas, un mums tur ir paredzēts, nezinu, Smilšu pils būvēt, Jūrmalā, Pludmalē, un līdz ar to tai dienā nevar, un tad kāpēc nav. Līdz ar to tā programma mums ir, mēs viņu bērniem nerādam. Viņi zina, ka, pieņemsim, trešdien būs ekskursija, bet arī ekskursija ir noslēpums, jā, jo tas vienmēr ir tāds tā kā pārsteigums, lai nebūtu tā, ka, zin kā, es piesakos, tāpēc, ka tai dienā, nevis tai dienā, jā, bet, tai dienā ir ekskursija uz Tarzānu, jā, tur es iešu, un ja ir ekskursija, pieņemsim, ir uz muzeju pa kaut kādu izglītojošo tematu, tad es neiešu. Līdz ar to mums tās ekskursijas vienmēr ir pārsteigums. Kur ir, es ievedu iekšā telpā, es saku, kur ir, jā. Viņi saka, kur ir jums līgumi ar brīvprātīgiem? Es saku, kur ir, jā. Kur jums ir tas? Viss ir. Pilnīgi viss ir, ko viņi prasa, absolūti viss ir. Viņi tagad saka, mēs gribētu ar dažiem bērniem parunāt. Man nav nekas slēpjams, saku, lūdzu, es pat nevedīšu bērnus. Ir tā, ka jūs man parādīsiet, ar kuriem jūs gribat runāt, un runājiet. Jā, nav tā, ka es zinu, ka šis ir normāls, es viņu tagad paņemšu, un es nevedīšu kaut kādu lienīti, jo viņi mūždien sūdzās, jā, tāpēc, es saku, davai norādi man 5 bērnus, es viņus ievedu iekšā. Viņi tagad, jā, šito, es pieeju, saku, sīki atnāc stants no inspekcijas. Viņas grib paprasīt, vai mums patīk viss šitā te būt, viss šitās nodarbības. Sīki, jā, davai ienāk iekšā visi stāvā sajūsmā, jā, man patīk, es te nāku visu vasaru, man patīk, es te nāku 2. nedēļu un vēl nākšu, es nāktu, bet man tur mamma ir tenis nodarbības, man pareizāk, un līdz ar to es, netikšu, bet tā es nāku, pozitīvākās atsauksmes. Viss ok, bet var redzēt, ka meklē, kur piepisties. Tagad saka, labi, mēs gribētu uzvanīt vecākiem. Es saku, schujā vecākiem, ko es domāju, tas nelegāli, tas bērns es nopizdījis. Bet, labi, viņi saka, mums ir tiesības dabūt numurus. Es domāju, labi, huisnim, man nav nekas slēpjams. Es tagad rekur ir loģiski noslēdzot saucamo līgumu ar vecākiem. Kā līgums ir, kad vecāks veids samaks, mēs viņu iepazīstinam ar iekšējās kārtības noteikumiem, mēs viņu iepazīstinam plus mīnusa programmu. Un viņš, kad veic to maksājumu, viņš pa visu to ir informēts, un mums ir viņa dati, jā, mums ir tur telefons, un kā viņi dabūt rokā, ja zin, kā tur maz kaut kas gadās. Un es tagad labi ir īsti pārliecināts, es neesmu, vai es varu dot, bet, davai es iedot tos numurus, laikam viņi tur sazvanīja, katrā ziņā, nebija nekas. Viņas tagad saka, jā, viss ok, jums vajadzētu padomāt, kā jūs varētu kā viņi tur teica, zem izglītības, vai vēl tur kaut kā palīst, un vēl tur kaut ko. Un es tagad domāju, ko tu man saki? Tur viss, tās nodarbības, šitā 100 gadus ir strādājuši, šitā viņas strādās. Viņas man kaut ko saka, kaut kādus uzlabojumus. Es saku, nahuj, man kaut, es nesaku, es pie sevīm domāju, kādi, nahuj, man uzlabojumi, šitā es strādāju, es to organizēju. Tas pats, kad, es tagad ietu veikalā kaut kādā, nezinu, Rimī pieņemsim un sākt stāstīt. Zin, kā jums vajadzētu noslēgt tagad līgums ar kaut kādiem citiem, šitiem te pievedējiem. Jā, jums šitais te piens būtu jānomaina pret to pienu un vispār jums vajadzētu to veikalu varbūt samazināt un vēl kaut ko. Kam tu to nahuj stāsti? Tu stāsti, kas ar to darbojas, un pie tam viss iet perfekti, jā. Un absolūti legāli. Labi, ir tagad viss normāli. Aizbrauc, viss kārtībā. Kaut kāds tur ieteikums dod, viņi saka, mēs jums vēl atsūtīsim oficiālu vēstuli, jā, un tā tālāk. Nekāda pārkāpuma nav konstatēti. Man ir atsūtīts papīrs, es saku, ja šitais aiziet un viņi tur kaut ko sāk sūdzēties, es jau ar viņām tiesā starp citu, ne līdz tiesai mēs neaizgājām, bet aizgājām uz diezgan lieliem toņiem. Atsūta pēc kaut kādas nedēļas kaut kādu, pilnīgi atrakstīšanās papīru, kaut kādu totālāko huviņā, ka tur apskatījām, apmeklējām tur bērnu nodarbības tādā adresē konstatēti tik un tik bērni, tik un tik pieaugušie.
visi kārtībā, un tad ir kaut kādi, pilnīgākie bullshit ieteikumi, kaut kādi 4-5, zin kā, viņiem ir jāparāda, ka viņi strādā. Tur bija kaut kāds apmēram, lai visiem bērniem būtu zaļas zeķes un kaut kāds, es tagad pārspīlēju, bet totālākā huīņa, godvārds, tas ir tas pats, kas nezinu. Tu nopēc mašīnu salonā, un tev, ko ieteikums, nebrauc pa dubļiem ar viņu, nopietni, kaut kas no šitās, pilnīgākais atstojs, pilnīgākais, godvārds, tur, neviens punkts tur nav neloģisks, nepamatots, nekas, nekas nav. Un pie tam rakstīts, ka pārkāpumi tur nav konstatēti, nekas nav. Un tagad viss, ar šito stāstu būtu beidzies, mēs viņus būtu aizmirsuši, viņi būtu aizmirsuši, šogad atkal būtu nodarbības un tā tālāk. Bet kādam sukam nav miera, mani grib izdrāst. Jā, tagad jau princips viņi redz, ka viņi netiek klāt caur, tā kā mana organizācija, un mani sajūt, ka grib mani izdrāst. Izstāstīšu, kāpēc. Pēdējā nedēļa nevienmēr, bet citreiz mums ir bijusi tā, ka mēs izbraucam uz laukiem, sievas māsa ir lauki, tur netālu no Liepājas, kur mēs aicinām kaut kādus bērnus, vecākus pavadīt pēdējās 3 dienas pirms skolas kopā, var sakot, tur patusēt, tur paspēlēt spēles, tur kaut kādas kopējas atrakcijas, vienkārši pacep 10 vakarā, viss pa zolīdo. Un tagad, šis gads nav tā kā izņēmums, mēs tagad sataisam, un šis nekur netika ziņots, mēs tā kā taisījāmies, tur varēja pieteikties un tā, un tā vieta arī ir tāda, ka, tu huji atradīsi, viņu nevar tā atrast, viņi dziļā mežā, tur principē, tu gribi kaut ko nelegāli darīt, tur mierīgi var tajā vietā darīt, un tagad viss normāli, mēs tagad aizbraucam, iekārtojamies, tur nebija daudz, parasti, kā tās pēdējās 3 dienas, tad tur daudz vecāka bērni vēl kaut kur izbrauc, bet, mēs bijām, es nezinu, kaut kādi 30 bērni, tad mēs bijām 15 pieaugušie, no Vanagu puses, un bija kaut kādi vecāki, ar kādu 15, kaut kādu, nezinu, pusi uz pusi, karoči, viens vecāks bija vairāk, viens vecāks, 3 bērni, laikam kaut kas tāds, Nevis 3, 1 vecāks, bet 3, 1 pieaugušais, 3 bērni. Lai saprastu, kas ir nometne, es jums varu pateikt pēc definīcijas, tas ir organizēts pasākums, kurā bērni ir vairāk nekā pieaugušo. Tātad, principā, uz to viņas arī apelē. Kas notiek? Tātad, pirmā diena viss normāli, tur kaut ko, otrā dienā es braucu uz Liepāju pēc ēdieniem, bija tā, ka pusdienas mēs ņemam, lai pašiem tur nav jāčikājās. Mēs ņemam pilnīgi no oficiāliem cilvēkiem, konkrēti no viena veikala, mēs pasūtam siltās pusdienas un vakariņās, tad mēs tur paši cepam desu un zupas vāram un tā tālāk. Un es tagad aizbraucu uz pilsētu, viss tas bērni pieauguši aizvelkās uz mežu, atrakcijas taisīt un tā, un tajā saucamajā nometnes vietā paliek viena pat līga, manējā, Un tagad es tur kaut ko ņemos pa Liepāju, viņi tagad zvana, un viņi tādā uztrauktā balsī, viņi saka, brauc šur pārbaudi. Es saku, kādu pārbaudi? Par ko viņi bauda? Viņi saka, atkal tās pašas viņas bauda ķipa nometni. Es saku, kādu nometni viņas nahuj bauda? Mums pirmkārt nav ne nometne, ne nodarbības tajā nedēļā mums nav vienkārši, Es saku, šis ir noslēgums vasara. Viņi saka, brauc, es esmu viena, viņas man močī vienkārši nost. Es tagad hujaks fiks savāc tās pusdienas lēc mašīnā, brauc uz turien atbrauc, līga jau tur gandrīz asarās, sēž, 3 vai cik viņas bija, 3 vai 4 bija, 3 govs, un močī nost manējo, un kur jums ir saskaņojums, kur jums visa šitā nometnes dokumentācija un tā tālāk. Līga, viņa savā uztraukumā, viņa domā, ka viņas joprojām ir par to iepriekšējo reizi. Viņas ir vienkārši, nezinu, tā iepriekšējā reizē tur kaut kas līdz galam tur nav izskaidrots vai vēl kaut ko, un viņas tagad ir, vienkārši atbraukuši vēlreiz tur kaut ko. Un viņa stāsta, pa to tur pasākumu, pa to, kas mums bija. Viņa saka, bet mums tur bija 12 un cik tur ir 50 bērni un vēl tur kaut kā. Un tās tik močī nost un jums nav un tā, un šitā es tagad saku tā, līga aizai pastaigā, tagad davai ar manīm runājot, kā atraduši, kam pausim braukāt. Es saku, kas ir pa problēmām? Viņi saka, mēs atbraucām pārbaudīt nometni. Es saku, kādu pirmkārt nometni, un otrkārt, es saku, tos suka ieteikums, ko jūs man atsūtījāt, viņi ir ieteikuma raksturu, un es saku, tur bija godu vārds bullshits kaut kāds. Es saku, ko jūs pirmkārt viņas atbrauc, iepisās iekšā privātā teritorijā. Mums lauki īpašums, nav tur žoks, nav tur uzrakstīts, bet nepiedaroši.
kā atbrauc tā iedurvļē, jo, zin kā, mums tur ir, labi 100 metri jāpaiet, lai tu tiktu līdz jau pa teritoriju, lai tu tiktu līdz tai ugunskura vietai, kur tās telts un tā tālāk, nav tā, ka viņas ceļ malā ir. Un es tagad saku, ar kādām tiesībām jūs vispār šeit esat atvilkušās, un ko jūs man tagad braukājat pausīm? Un tagad viņi, jā, bet mums ir ziņas, ka te ir nometni un vēl tā tālāk. Es saku, kāds jums vēl ziņas? Jūs, suka, mani pārbaudījāt, ne mani, mūs. Jūs pārbaudījāt divas nedēļas atpakaļ. Jūs kaut ko atradāt un vēl kaut ko, nahujā, jūs man atkal te pisaties klāt. Bet es zolīdu, tiešām zolīdu, es saku, ne, un tā, un šitais. Mēs gribam parunāt ar bērniem, es saku, kas jums, darīt nav ko, ar kādiem nahuj bērniem, es saku, pirmkārt, neviena bērna nav, visi mežā tagad vecākiem kopā. Cikos būs atpakaļ, es saku, kāda starpība, cikos būs atpakaļ, vakarā būs uz vakariņām, 7 būs atpakaļ. Viņi saka, mēs pagaidīsim, pulkstens ir kaut kādu 11 pa dienu. Es saku, gaida, godvārds, es tagad speciāli, zinu kā, nezvanīšu saviem, neteikšu, ka vai brauciet ātrāk mājās, lai viņas gaida, jā, atvilkās, zinu kā, tad lai gaida. Labi, viņas tagad tur vai labāk godīgi atzīstieties, saku, ko atzīties, mums ir pirmkārt privāts pasākums, jā, tas ir, iedomājieties tagad, jūs teorētiski pēc tā viņa loģikas svinat Jāņus, ja? Svinat Jāņus, un jums ņemās kaut kāda, jums ir sacelts teltis, un jums tagad ņemās kaut kāda, nezinu, pirms jums skraid kaut kāda sīkie, jā, tur atbraukus viena ģimene, sīkajiem otra ģimene, sīkajiem trešā ģimene, vēl kaut kur. Saprot, jums teorētiski pēc tā viņu loģika, jums var piepist nometni, jā, un tu saprot, tu skaidrojies nevis, tevi jāpieskaidro, nevis, tevi jāizskaidro savu nevainību, tevi jāizstāvās, ne pa ko, jā, tev tagad pasaka, ka tu esi, karoči, čigāns, un tev, tagad jāpierāda, ka tu neesi čigāns, jā, nav tā, ka, zin kā, ka viņam tevi pierādījumi papīri, ka tu esi tur, čigāns, jā, bet, jā, tevi jāpierāda, ka tu neesi čigāns, jā. Un tagad brauc, es tagad saku, nē, nifigā, zin kā 7 viņi būs, tad varēsiet parunāt, jā, bērniem, jā, vecākiem. Viņi saka, ok, mēs pagaidīsim, sēžam, gaidam, mēs, protams, tur ar viņam vairāk neko nerunājam, mēs tur līdz kaut ko la. Viņas tagad domā, ka, zin kā, apmēram mēs tur, nezinu, slēpjam kaut ko, vēl kaut ko. Sēž gaida, labi gaida, paiet stunda, mēs tagad kaut kur bija jāizbrauc uz Nīcu, kaut ko man tur vajadzēs, neatceros. Es tur tagad aizbraucu, la, līdz tagad zvan, tās arī aizbraukuši. Es tagad domāju, viņas ir tādas zosis, viņas aizbrauc, godvārds, ir indīgs, tu saproti, ir indīgi cilvēki, jūs zināt, par ko es runāju. Es tagad domāju, ja viņas neaizbrauc, un es tagad braucu, tur ir tikai viens ceļš, principā, no tās Nīcas atpakaļ, uz to mēžu. Es tagad braucu pa to ceļu, man neviens pretī nebrauc, es domāju, viņas taču nekur nav aizbraukušas, jā. Es tagad hopā apgriežos, un tur sanāk pa ceļam tādu apdzīvot vietu, Rūde, mazs ciematiņš, jā. Es tagad izbraucu ar to, jo tur ir 2 ceļi, kā tur var apbraukt. Izbraucu pa to, viņas pie veikala tusē, jā, nolikuši mašīnu ēnā, tālākajā tā stūrī tusē, jā, ķipa gaida, jā, ka mēs domājam, ka viņas aizbrauc, viņas tagad atbrauks atpakaļ un, zin kā, pieķers mūsu iedomātā noziegumā. Labi, neko, mēs tagad aizbraucam mājās, mājās aizbraucam atpakaļ uz to saucamo nometnes vietu, jā. Pēc kaut kāda stunda šīs atbrauc un atrod neko, jā, jo joprojām viņas tagad saka, kad tie bērni būs atpakaļ, es saku, es teicu, uz vakariņām, mēs ap 6 liksim zupiņu vārīt, jā, liksim vārīt zupiņu, un tad viņa pus 7 kopā ar vecākiem nāk no meža, viņi tur trasīts pārgājiens un tā tālāk. Viņas tagad, zināt kā, ja mēs tagad nesatiksim bērnus, mēs sauksim policiju. Es vispār uz dīvsas, es saku, davai, es pats varu izsaukt policiju, zin kā. Viņi saka, labi, tad mums nekas neatliek, mēs sauksim policiju, es saku, davai, saucam policiju. Tagad, bet zin kā, man tur uz vietas arī nav, man tur ir jāizbrauc visāds diels, ka tu esi kaut ko organizēji, zin kā, tur atvest kaut kādu, nezinu, lāpām šķīdrumu, vēl tur kaut ko. Es tagad aizbraucu. Pēc kaut kāda brīža Līga arī aizbrauc uz pilsētu, mēs tagad atbraucam atpakaļ, policija ir atbraukusi. Ir atbraukusi policija, kas kopā ar tām zosim ņemās pa teritoriju. Tagad pienāk policija, labdien, tur hujomajo, es saku, kādā sakarā, Džeki, jūs te esat? Mums izsaukums, ka te ķipa nelegāla nometne ir tāda, es saku, skaisti un kādi pamatojumi, kādi pierādījumi vai kas. Reku viņa saka, ka ķipa ir un un mums ir jāpārliecina. Es saku, labi, viss skaidrs, pārliecinājāties, te neviens nav.
un tā tālāk. Viņi saka, nu, kuri bērni? Es saku, kopā ar vecākiem mežā. Neko nemeloju, blēd. Viņi tagad saka, jā, ok, viņi tur kaut ko pierakst. Un tagad pats galvenais, kā mums pa nakti notiek kaut kādas aktivitātes, kur sargā ugunskura un tā tālāk. Un 2 no mūsu ārzemju brīvprātīgajiem līderiem, viņi pa nakti sargāja to ugunskuru saucamo, viņi no rīta teltī. Jā, viņi guļ, viņiem ir atļauts oficiāli līdz pusdienas laikam pagulēt, jo viņi savēju nostrādā pa nakti. Un tagad policija šos izvelk no telts, kā izvelk ne aiz kājām, bet palūdz iznāk no telts, un tā ir alkotestu. Es tagad saku, veči, ko jūs darat, bļaļ, jums niehujeļi biši? Viņi saka, mēs pārbaudām, vai nav alkohola reibumā. Tagad iedomājieties to absurdu. Atkal, jūs esat savā teritorijā, jums, bļaļ, kaut kāds Jāņas svinības vai vienalga kāds draugu sajiets vai vēl kaut ko. Pēkšņi kaut kādu pilnīgi kreisie cilvēki izsauc policiju un kaut kam taisa alkotestu. Kādā nahuj sakarā? Es arī saku, kādā sakarā? Pārbaudīt, vai viņi nav reiba. Es saku, kādā nahuj sakarā? Es savā teritorijā, es varu būt pilnīgākā vafelē, bļaļ, pilnīgākā. Es varu būt, bļaļ, zem narkotikām, zem ekstasī. Ja es tur neskraida cirvu un nevienu neapdraud, man ir pilnīgi pohu, es varu sēdēt bērzā un, bļaļ, plikt pipeli rādīt. Un var redzēt, jā, ka es pats mentenēs strādājis. Es tagad saku, veči, jūs saprotat, ka jums baigie sūdi var sanākt. Tagad, ja es pateikšu, bļaļ, šito te, ja es uzrakstīšu sūdzību kaut kādu, pizdā jums ir, uz kādu pamatu, zin kā vienkārši viens ir atbraukt pārbaudīt, otrs kaut kādiem pilnīgi 2 kreisiem cilvēkiem taisīt alkotestu uz kāda pamata. Labi, tagad var redzēt, ja samīzušies, viņi tur uzrakst laikam, es nezinu, ko tai bērnu aizsardzības centram, ko viņi tur prasīja, kaut kādu vai papīru vai ko, viņi tagad uzraksta un tā tālāk pienāk vēl tur tas žeks viens bija. Atvainojies, labi, šito es pirmo reizi publiski stāstu un patiesībā es nerakstīju pa viņiem sūdzību. Es nerakstīju, bet Džeki un Čekenes tie 2, kas bija atbraukuši, es jūs dīrs izglābu. Jā, ja es būtu pa šito te uzrakstījis sūdzību, tur, bļaļ, rājiens tas būtu ļoti, ļoti zolīdi, jā, jo, tur tik pārkāpts viss iespējamais, ko jūs varējāt pārkāpt. Viss ok, labi, ar policijas stāžu beidzās, paliek tās 2, 3. Es saku, ko tālāk, gaidam? Viņi saka, nē, braucam prom. Jau, zin kā, bet jau uz nažiem es bļaļ, nereāli uzvilkts. Tie mūsējie brīvprātīgi arī viens bija turks, otrs bija, es neatceros, no kurienes Spāns, laikam, vai vēl kaut kur. Viņi saka, kāpēc mūs pārbaudīja? Es saku, Džeki, bļaļ, god vārds, es arī nezinu. Es nezinu, bet pa šito, ies paules pa gaisu, jo viņi jau norīkā, zin kā cilvēks tur neizgulējies pa nakti, viņi pamodina, prasa iepūst alkohola policija. Ja tu būtu kaut kādā Turcijā, tad droši vien arī iepūst, jā, kaut kad tu domā, nahuj, man tas ir jādara. Labi, viss ar to beidzies. Viņi tagad, tās bērnu tiesība aizbrauc. Aizsardzību saucamā viņa aizbrauc projām, bet es 100% pārliecināts, ka ne, bet man zēja balviņas dzenāt, man puika ir netāla mašīna, es saku, Tomiņ, tu esi aizņemts. Viņš saka, nē, kas ir, es saku, tu negribi pabraukt vienai mašīnai pakaļ interesi pēc paskatīties, ko viņas dara. Viņš saka, vara, kas tur ir? Es saku, reku, mums grib iestāstīt, ka mēs nometni taisam, viņas te policija izsauc un vēl kaut ko. Man puikam arī, zin, kā tas ir cīnītājs pa taisnību. Viņš saka, bļaļ, viņi saka, hujeļ galīgi. Es saku, jā. Viņš saka, davai, es kaut līdz vakaram viņam sēdēšu. Kas notiek? Viņas slapstās. Viņi saprot, viņas pirmkārt ir paņēmuši ne savu mašīnu, viņas ar savu mašīnu atbraukuši līdz Liepai, iznomājušas citu mašīnu, lai viņu numuru, neredzētu ar kādu mašīnu vai vēl kaut ko, un ar to nomāto vai kaut kādu mašīnu ir atbraukuši līdz tai saucamai nometnes vietai. Un tagad viņas atkal aizbrauc un tur kaut kur ceļmalā noslēpjās, gaidot, ka mēs domāsim, ka visi beidzies. Tik nāks, bļaļ, 100 bērni, kas ir noskranduši, nomīzušies un tā tālāk, un viņas atbrauks un pierādīs, ka viņām ir taisnība. Viss ok, jā, viss ok. Tomiņš sēž un saka, jā, viņas tur sēž un gaida. Es saku, jā, un ja tagad, ja pat mūsē nāks atpakaļ, es teikšu, lai viņas nenāk, lai viņas suka sēž līdz tiem 7, jā. Kas notiek? Jā, beigās viņas neiztur, viņas vēlreiz atbrauc. Viņas atbrauc ap kaut kādiem 5:30, 3 reizes viņas atbrauc. Konstatē, ka joprojām neviens uz vietas nav. Labi, es domāju, tagad brauks prom, bet Tomiņš saka, nē, es viņam pasēdēšu. Es vēl pasēdēšu, paskatīšos.
Viņas aizbrauc un viņas suka vēlreiz noslēpjās, jā, ķipa kaut kur, ārpus nometnes saucamās, iebrauc ceļa malā, jā, nostājās un gaida, ka kaut kas mainīsies. Tikmēr jau ir vakariņas, es esmu uzlīdz zupu, sāk nākt atpakaļ bērna vecākiem. Nāk viens aiz otra un piebrauc tās. Un piebrauc un viņam žoklis šitā, tāpēc, ka viss ir ar vecākiem, ne visi, bet lielākā daļa. Ar vecākiem var redzēt, ka vecāki ir 100 reizes vairāk nekā bērni. Es saku, lūdzu, ko te jūs tagad nepārbaudat? Reku, viņi visi ir. Nākat, reku, paprasiet vecākiem, paprasiet bērniem, jā, vai te ir nelegāli, vai kas legāli. Neviena vārda, pagriezās, aizbrauca, jā. Viņas uzpisa kaut kādu papīru, ķipā, tā kā uz mani, ka es tur organizēju tur kaut ko nelegālu un tā tālāk. Bet ne uz to sukas uzrāvās, jo es hujaks, es normāli sūdzību bērna aizsardzības centram. Normāli juridiski sūdzību uz kāda pamata hujomā, jo viņas aptirsās, konkrēti aptirsās, jo pēc tam pienāca atbildi, kurā formāli bija, mēs tikai pārbaudījām hujomā, tur netīšām un tā tālāk. Man tie visi papīri ir uz rokas. Ja kāds domā, ka es tagad fleitēju un tieši man pilnīgi visi papīri no pirmās pārbaudas, no otrās man nesaprotamās pārbaudas, manējā sūdzība, viņa atbild man visi uz rokas, un tagad, atnāca pēc kaut kādu tur mēnešu tur atvainošanās, ka apmēram, atvainoties sukas viņas neatvainojās, ka ķipa, vienkārši pārbaudīja un hujomā, zin, kā atrakstīšanās tīrākā. Un ar to vēl viss nebeidzās. Viņi saprata, ka viņi legāli mums netiek klāt ne man, ne organizācija, nekas, un mums visi kārtībā. Bet tu saproti, viņām, bīdna, jo viņas izpisa, latviešu valodā runājot, Latvija nospēlēja hokeju ar Austriju, un viņas bija Latvijas vietā, Austrija vienkārši, zin, kā uz savu lielās pipeles uzvilku 6-1, tikai šī gadījumā 6-0, vai pat 8-0. Viņas netiekot mums klāt, viņas sarakstīs sūdzības visās iespējamās instancēs. Kaut kādā Liepājas izglītības pārvalde. Mūs izsauc uz izglītības pārvaldi, bet izsauc, viņi saka, mums jāparunā, mums ir jāuzraksta atbildi, bet viņi saka, kādā sakarā mums? Es saku, bet godvārds, kāds sakars, ne jūs naudu dodat, ne mēs esam zem kaut kāds izglītības pārvaldes. Viņas uzrakstīja Vidam, viņas uzrakstīja mūsu tiem tur jauna starptautisko programmu aģentūrai sūdzību un tā tālāk, lai ķipa visu pārbaudi. Mums viss ir zolīdi, visi ir caurspīdīgi, visi pārskatāmi. Mēs kreisās lietas netaisam, mēs kaut kad esam to taisījuši, bet tas bija gadi 20 atpakaļ, kamēr mums vēl nebija pieredze un tā tālāk, jo mūsdienās kreisās lietas, taisīt īsti nevar, būsim godīgi, un tu neko no tā neiegūst. Un kā beidzās ar to, ka ne ar ko, un tad es domāju, saprot, ja tev suka ir svarīgāk, ka tas bērna aizsardzības centrs, ka tas bērns, pieņemsim ar kaut kādiem, ir tie lielākā daļa mums saucamie normālie bērni. Es atvainojos tiem bērniem, kas ir saucamie no kaut kādām nelabvēlīgām ģimenēm un vēl kaut kādi, kas nāk pie mums. Viņam svarīgāk ir, lai viņš, es nezinu, godvārds tie viņa ieteikumi, es tagad no galvas neatceros, jo es tagad pa Austrāliju šosei braucu. Viņam ir svarīgāk, lai tam bērnam būtu, zaļa zeķes, nevis svarīgāk, ka viņš vismaz vienreiz nedēļā būtu paēdis, nevis vienreiz dienā siltu ēdienu pie mums dabūjis un pieskatīts un, un sajusties kā cilvēks un tā tālāk. Varbūt, ka tas bija pasūtījums no kaut kādiem, konkurentiem, bet teikšu godīgi, mums nav konkurentu nav, jo mēs ļoti labi sadzīvojam arī ar citiem, kas tur organizē visādas pasākumus un tā tālāk. Mums ir divi dažādas nišas un tā tālāk, un es domāju, ka tie cilvēki arī saprot, ka ar to mēs nepelnam, ar to visu vasarā, ko mēs daram, mēs nepelnam. Mēs nopelnam tik daudz, lai nomaksātu savu office ziemas mēnešos, lai samaksātu par siltumu, elektrību, ūdeni un tā tālāk. Ja tu tur mēnesī, ne mēnesī, es parasti saku, ja tu pa visu vasaru nopelni kaut kādu 1000–1500, tas ir ļoti, ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Un tas saprot, un tas ir absolūti neadekvāti. Par to darbu, ko tu tur ieguldi un tā, tas ir absolūti neadekvāti. Tā nav samaksa. Tas es saku, mēs to daram hobiju pēc, un tāpēc, ka mums tie bērni patīk, kad viņi pēc tam izaug. Mums ir ļoti daudz sakarīgi jaunieši gājuši caur mūsu rokām un tā tālāk. Tāda karmas punktiņa vākšana, teiksim tā.
Tā ir vairāk tāds, hobijs, nevis visādi šitādi maksas pasākumi. Tā kā es nedomāju, ka tas bija pasūtījums. Es nedomāju, varbūt, ka kāds. Tad lūdzu, šī vasara ir izpaužoties, jā. Ja tas bija pasūtījums un mūs uz gadu novāc no trases, lūdzu, šis gads jūsēs izpaužoties, ņemat, organizējat, daraties pa tādām pašām izmaksām, tādā pašā kvalitātē un tā tālāk. Lūdzu, kas saka, tu aizmirst anglisko izteicienu, jā, ka šitais jūsu rīcībā, jā. Ja tas ir no bērna aizsardzības centra, un tas es pieļauju, nezinu, pa 90%, ka tiešām, ka tur strādā totālākās dūras, kas vienkārši domā, ka tiešām viens ir tas pats Žigs, kas šito pašu video taisa un internetā lamājās, ka tas ir pilnīgi tas pats Čalis, kurš taisa nometnes un tā tālāk. Tad, jā, jums izdevās maleči uz gadu mūs novācāt, jo labāk, jā, protams, labāk, lai tie bērni skraida, kaut kur kopā tusējās, zin kā kopā kaut ko uzkurīja, varbūt kādam maliņam sabīda, paklaiņo pa vakariem, labāk ir tā, taču, jā, priekš kam, jā, tie nav jābauda, tas ir pohuj, tas nav jūsu atbildība. Galvenais, lai, jā, pie šitā rupekļa nedod Dievs neaiziet vai vēl kaut ko. Kaut kā, jā, gribēju īsumā pusstunda sanāca, bet izskaidroju no A līdz B, jā, kāpēc mums šogad nenotiks bērnu nodarbības. Jā, vislielākā pateicība bērnu aizsardzības centram. Nākamgad es saku, mēs visticamāk taisīsim, jo mums patīk to darīt, jā, un mēs zinām, ka viss legāli, un ja vajadzēs, piesaistīsim labākos juristus un izpisīsim jūs vienkārši vienos vārtos. Izpisīsim, jo šitā kā jūs šito te šogad, ne, bet pagājuši gadu izdarījāties, es jūs pažēloju sukas, nākamgad es jūs nežēlošu pisīšu, tā kā pat ne visā Austrija, Latvija, tā kā Kanāda, kad bija 13-0, tā kā tā būsiet vēl iekšā. Bet šogad, jā, dārgie vecāki, ļoti atvainojamies, jā, bet mēs arī pie reizes gribam atpūsties, jo nekad mums vasara nav bijusi. Tā kā varbūt tas ir, tā bija arī tāda zīme, ka vienu vasariņu paņem brīvu, atpūties, kā saka, savāc spēku un tad dodies, kā saka, ar jaunu spāru iekšā visā tajā. Jā, ja vēl kādi jautājumi vai kaut kas droši rakstiet, es nezinu, kad es varēšu atbildēt uz komentāriem, jo internets te ir tāds, kāds ir, bet šito video vispār ielādēt pīzdiet, es nezinu, kad es to izdarīšu. Labi, visu es pateicu. Laikam visu, jā. Davai, atā.